Nu, ko kripto draugi pavisam aizmirst un garām palaists, bet tikpat svarīgs pasākums, kas ir noticis pēdējo 10 dienu laikā, bet neuztraucieties, vēl nekas nav nokavēts, varat mierīgi visu paspēt, ja rīkosieties tagad. Binance birža paziņoja par jaunu pasākumu, tātad Binance Megadrop. Megadrop, tātad jauna vietne, kur jūs varat piedalīties dažādos šos te saucamajos pasākumos, kas tiek palaisti un dabūt bezmaksas tokenus. Tātad, kas jums ir jādara? Pirmkārt, jums ir nepieciešams jūsu bezmaksas Binance konts, ko jūs varat viegli reģistrēt, spiežot uz linka zem šīta video. Starp citu, zem šīta video ielikšu arī soli pa solim ceļvedi, kādā veidā tad piereģistrēties un autorizēties, lai varat viegli sākt šo te ceļojumu. Un nākamais, kas jums būs nepieciešams, kad jūs šajā te platformā nāktu šo te sadaļu vairāk. Ja vairāk jūs varat nākt šeit, un tad šeit zem vairāk atradīsiet tātad Megadrop. Šis pasākums gan ir Web3, tas nozīmē, ka tas notiks jūsu telefonā, bet jūs varat šeit atnākt un vismaz izlasīt, apskatīties, kas tas ir Binance Mega izdalē. Ja? Tad šeit laipni lūdzam izdales pasākumu nākotnē izpēti, piedalīties un pelni atlīdzības. Ja? Kā piedalīties? Tad pirmkārt jums būs nepieciešams iegādāties nedaudz BNB monētu, kā nopirkt kriptovalūtu, tātad arī linki ir zem šīta video. Tad jums tas būs jāiesteiko vai jāieslēdz Binance ieslēgtajos produktos. Nākamā lieta, tātad jūs izveidojat Web3 maku. Web3 maks tas nozīmē, ka jūs viņu lietosiet savā mobilajā ierīcē. Un pēc tam pelni atlīdzības jauno tokenu palaišanas daļā, kādā veidā, tātad izpildot dažādus Web3 uzdevumus. Šeit varat atnākt vairāk apskatīties, kas ir Megadrop platforma, ja tad jauna tokenu palaišanas platforma, kura integrēs Binance Simple Earn, Binance Web3 Max un tā tālāk. Ja tas viss izklausās sarežģīti, nāc mācies uz cryptomania.lv un apgūst šīs te pamatlietas, bet, ja gribat sākt, tad vienkārši spiežat šeit sākt, un jums parādīsies tātad šis te QR kods, noskanējiet to ar telefonu un atvēriet tātad savā viedierīcē šo te platformu, jeb šo Binance tātad aplikāciju. Ja? Nākamā lieta jums būs nepieciešama tātad Web3 Max. Web3 Max, tātad Binance jūs varat ierakstīt šeit, piemēram, Web3 Max, vai arī vienkārši atvērt šo te sadaļu. Tad šeit ērtība tavā Web3 pasaulē. Un atkal tieši tāpatām jūs varat nospiest šeit sākt un leju pielādēt Web3 maku savā telefonā. Labā ziņa ir tā, ka šis Web3 Max būs savienots ar jūsu platformu un jūs viegli varēsiet pārslēgties un darboties. Tātad tādā laikā, tad pārslēdzamies uz telefonu, tātad tajā laikā, kad jums ir Binance aplikācija, varat to vaļā, un tad jums kaut kur vajadzētu parādīties tātad šādām te opcijām. Reku šeit Megadrop šeit labajā pusē lejā. Ja jums tāds neparādās, tad visvienkāršāk, protams, ko var izdarīt, ir skatīties citi pakalpojumi un meklēt pakalpojumu šeit rakstīt Megadrop, un jums parādīsies tātad šis te Megadrop. Nu, lūk, un Megadrop ir atvērties, tātad tas, ko jūs redzat šeit ekrānā, ir jau pats sākums, tātad BounceBit ir pirmais pasākums, kas šeit notiek, kā redzat, 168 miljoni, plus jau ir ieguldīti šajā platformā un 682 tūkstoši cilvēku piedalās jau šajā pasākumā, tad nebūsiet pirmie, bet jebkurā gadījumā, kā redzat, vēl varat paspēt pievienoties arī uz šo te pirmo pasākumu izdali. Un viss, kas jums ir jādara, jums tātad jālasa šis te process un jāskanās tātad, kas notiek. Kā redzat, atlīdzības informācija, man šeit rezultāts ir 1005 tokeni, ko es saņemšu no šīs te pirmās izdales, un pateicoties kam, tātad es esmu izpildījis visus šos te uzdevumus, tālāk zemāk jūs redzat iesaldēt BNB, šeit ir rekur iespēja ieguldīt, nu jūs neesat ieguldījuši, jūs varat ieguldīt. Ieguldīt ir ļoti vienkārši, tātad jūs ejat šajā te aplikācijā vai arī datorā un iegādāties BNB monētu, jūs viņu nedaudz iesildat. Ja? Un nākamā tāda lieta jums ir jāpabeidz pildi Web3 uzdevums šeit apakšā. Tātad, ja? Un tad, principā, skaidri un gaiši ir aprakstīts, kādi tātad uzdevumi jums ir jāpilda. Šajā situācijā pie šī te pirmā pasākuma, tātad Binance Megadrop pasākuma, tātad jums būs jāuztur neliels atlikums no Bitcoina, tātad BTC 0,00, ja tādā savā tūlītējā darījuma makā, tad jums nepieciešams drusku Bitcoins. Tālāk doties Web3 maksas saikni, un šeit, principā, lasiet cauri šos te nosacījumus un dariet līdzi, ja, dariet līdzi. Nu, un tad, kad jūs to būsiet izdarījuši, rekur rādās Cryptomanijas Web3 Max,
Ja, tātad Web3 maksas paliks no jauna, tad mega drop, ja, un šajā te vietnē mums vajag 0,0001 bitcoin ieguldīt. Ja. Varat arī vairāk, ja, depozīt, ja, tad varat arī vairāk pievienot savu maku, tātad kriptomānijas Web3 maksas jūs redzat šeit ir pievienots. Jūs gadījumā jūs viņus savienosiet šeit, spiežot pogu un ieguldīsiet šo te nelielu apjomu, varat arī vairāk. Ja. Tādā gadījumā jūs saņemsiet varbūt vairāk atlīdzības. Nu, lūk, un šis ir tikai pirmais pasākums. Šajā gadījumā tad ieguldot BNB uz fiksētu termiņu. Mēs izvēlējāmies 120 dienas, saņēmām tātad visus šos te punktus, kas ir 30, 60, 120, 30 dienas, ja, un izpildījām otru uzdevumu, kas bija jāiegulda 0,0 bitcoins. Ja, un kas ir labā ziņa, tātad bitcoin jūs ieskaitīsiet savā Web3 makā no savas platformas, tur būs jāizskaita tātad bitcoins, bitcoin ieskaitīsiet vienkārši izmantojot tātad šo te saucamo Binance Smart Chain. Ja? Tad šajā gadījumā, ja jums nepieciešams ir bitcoins, ja, jūs varat atkal atnākt šeit uz sākumu, paskatīties, kur šeit ir vairāk noiet lejā. Ja jums nav bitcoins, jūs varat šeit konvertēt bitcoin, tad paņemat kaut kādu naudas summu, tad nezinu, ja jums ir kaut kāds cita monēta, mūsu gadījumā ir kaut kāds stablecoin, ja, uz bitcoinu samainīt, tad izvēlieties šeit BTC. Ja, bitcoin, kaut kāda neliela summa, tur 0,0 kaut ko, ja, kaut vai $10 vērtībā samainiet un pēc tam pārskaitiet uz šo te maku. Kā pārskaitīt no viena maka uz otru, tas jau principā ļoti vienkārši šajā gadījumā, šajā vietnē, tātad rekur augšā ir maiņa un šeit blakus ir Web3, tātad Web3 maksas atverās, pēc tam, ka jūs viņu esat izveidojuši un šeit jums vienkārši tātad pārskaitīt šī te vidējā poga, ja, pārskaitīt, izvēlēties šo te Binance tūlītējo darījumu maksu, tātad viņš savienots ar jūsu Binance kontu, darījumu maksu un izvēlēties kādu monētu. Šajā gadījumā tas būtu BTC, tad bitcoins, nu, mums nav gan vairāk šis bitcoins šeit, tāpēc viņš nepārskaitīsies, ja, bet tad būtu bitcoins, ja jums būtu šeit mums viss cits monētas, ja jums būtu bitcoins šeit, tad viņš arī pārskaitītos, mēs jau to esam izdarījuši, ja, tā kā tādā veidā. Nu, lūk, un šis ir tā kā pirmais pasākums, ja, skaidrs ir viens, kad šis būs mega laba štēle, jo, manuprāt, Binance spiež vai iet vairāk uz to principu, kur tā kā mēs gribam darboties vairāk ar un par tātad Web3 šajā te platformā, kas ir tā kā mazliet decentralizētāks pasākums, ja? Un tas ir tas iemesls, kāpēc viņi tātad vēršās pie mums un dod šādas te foršas iespējas. Tad šeit jūs varat izlasīt arī par māku, ko tas dod, kādas papildus lietas, tad jūs varat arī papildus šeit pelnīt, par to vairāk visu kriptomānijas seminārā un papildus nodarbībās. Tātad tiem, kas grib apgūt vairāk kripto un pelnīt pasīvu ienākumu, kas ir 1000 lielāks nekā turot naudu parastajā bankā, tad ejiet uz kriptomonija.lv, pieregistrēties nākamajam mūsu semināram un sākt mācīties kopā ar mums. Vai no online, vai klātienē, atkarībā no situācijas, ko mēs piedāvājam, tajā laikā jums ir fantastiskas iespējas. Bez tā visi Binance, protams, ir tā kā numur 1 platforma pasaulē, un tāpēc tik forša, tik droša, un tik ilgi mēs ar viņu arī sadarbojamies. Paldies par uzmanību, vēlam jums panākumus, ja ir kaut kādi jautājumi, rakstat zem šī te video komentāros, atbildēsim, dalieties ar šo te video, ielaikojiet to un turpinām strādāt kopā. Paldies jums, pagaidām visu labu, lai jums veicās daudz panākumus.